Labvakar, Ikšķilieši! Super kolosālīgi! Man liels prieks ir atrasties šeit Ikšķilē, aizsavušās Daugavas krastā. Visus es jūs sveicu ar ziemas atnākšanu un pirmo adventi. Ļoti skaists mums te ugunskurs, kur mums ir eglīte. Kur mums ir eglīte? Parādiet man eglīti. Tur ir eglīte, bet nedeg. Kas tad ir jādara, lai eglīte degtu? Spičkus vajag, jā? Eglītei ļoti patīk, ka pie viņas iet rotaļās. Un tā, izveidojam skaistu šeit aplīti, sadodamies rociņās, pirmajā rindā stāvošie smuki sadodās rociņās, tā, lai mums ir konkrēts aplītis šeit. Konkrēts aplītis šeit mums ir ļoti labi. Visi smuki sadodās rociņās, tā, lai es redzu aplīti, jā? Lai es redzu aplīti. Nākam, smuki. Ikšķilieši, jā, malacīši. Šeit mums jau neredzu aplīti, rītīgi neredzu aplīti. Pieaugušie un bērni visi izveidojam skaisti te tā, lai mēs varam uztaisīt vien skaisto rotaļu. Redziet, Ziemassvētku vecītis neieradās šodien ar sniegbaltīti, bet ar tādiem īpašiem zvēriem. Kas tas ir pa zvēru? Tas ir mans tīģeris. Tīģeri, nebaidies, būs labi. Mums vēl viens zvērs kaut kur bija. Redz, kas tas tāds ir pa zvēru? Zebra. Un man ir arī personīgā eglīte. Jā, personīgā eglīte. Ja lielā nedegs, tad mēs šito aizdedzināsim. Tā. Tātad, rotaļa saucas Zvēri mežā. Tīģeri, zebra mums ir, tie tādi eksotiskie. Es teik pajautāšu bērni, kādus zvērus jūs mežā zināt, to mazo bailīgo, kā viņš saucas? Zaķis. Slavenais Ikšķiles zaķis. Es esmu šo savus eksotiskos zvērus apmācījis, un zvēri parāda, kā izskatās Ikšķiles zaķis parāda. Visi uzliekam sev atlaižam rocītes vaļā un sagriežamies visi pa labi. Sagriežamies visi pa labi. Ar labo rociņu uzliekam sev austiņas. Un kā zaķiem vēl ir ļipa. Un ar kreiso roku uzliekam ļipus šādi. Un jautras mūzikas pavadībā aplītī lecam kā zaķi. Aiziet! Te uz rīķi, lecam, te. Te, lecam, Oršī! Sveika Ikšķile! Lecam! Zāle zaķi Ikšķilē! Jau! Abi! Tie bija zaķi! Kas zaķim ir draudzene mežā? Kas zaķim ir draudzene mežā? Lapsa! Protams! Īstie draugi! Lapsa, kad ir aizgājis vistu zakt, nu tā kā būtu ziema, tā kā sniegs, viņa skrien atpakaļ uz mežu, viņai jānoslēpj pēdas. Ar ko viņa noslēpj pēdas? Ar asti! Un, lai aste kustētos, kas ir jākustina? Dīpens! Pareizi Ikšķilē!
kustinām dibens, nu, ka parādam tīģeri šādi. Un aplītī kustinādami dibenus ikšķilieši, aiziet aplītī! Ir labsai vīrs mežā. Vilks, kolosāla ģimene. Es gribētu redzēt tos bērnus, kas nepiedzird. Forši, vilks ir nenormāli izsalcis. Kas tad vilkam ir raksturīgi, kad viņš ir izsalcis? Kas viņam ir? Zobi. Nu, ka eksotiskie zvēri. Rādiet, kā izskatās vilka zobi. Visi uzliekam savu zobus. Un nenormāli dusmīgi rūcot, ejam aplītī. Visi rūcam ikšķilieši. Aiziet! Hei! Hei! Kas ir vilkam Korišs mežā, draugs, ar ko viņš iet parasti uz disenēm un... Lācis! Nē, Hēzis, jā, tas arī nav slikti. Nē, vilkam ir lācis, lācis mēs neaiztiekam, viņš mežā guļ un ko dara? Krāc un ko viņš vēl dara? Sūkā ķēpu lāci un nenāc te pie mums, nevajag riktīgi. Kaut kā baigi augsts palika, dodamies uz dienvidiem. Konkrētā Āfrika. Viņi no turienes. Bet vēl augstā liels tāds zvērs. Tu mācies? Lielais zvērs. Kur tur? Jā. Zilonis, jā. Es tu vēl filmēju. Stuķis. Nu, kā uzliekam visu kā stuķi. Šādi. Redziet. Māk, zebriņa pārvērtās par ziloni un tīģeri car. Uzliekam stuķišu. Aiziet aplītī par ziloņiem! Es filmēju. Tad, kad ieslēgsies gaismu, tad... Āfrikā mēs bijām, bet mēs dodamies vēl tālāk uz dienvidiem. Kā sauc to balto kontinentu? Antarktīda. Kas tad tur dzīvo Antarktīdā? Pingvīni, protams. Un kā izskatās pingvīnis, saliec šādi, roceņi šādi, un aiziet taistajām kājiņām pingvīnos. Aiziet!
Kas uz lielā šķīvjā danco, danco, danco. Kas uz lielā šķīvjā danco, danco, danco. Kas uz lielā šķīvjā danco, danco, danco. Kas uz lielā šķīvjā danco. Abi! Man tagad ir konkurss jautājums. Ar ko es atbraucu šodien uz Ikšķilī? Ar taksīti? Nē, es atbraucu ar haskijiem. Vēlāk būs haskiju izbrauciens. Suņus mēs te netālosim, bet tā teikt, klasika ir klasika. Tomēr, ja šodien man nebija ziemeļbrieži, uz Ziemassvētkiem noteikti būs. Būs arī sniegs un ziemeļbriežu lēciens. Uzriktējamies, visi uzliekam sev rāgus, nekā personīgi. Māmas un tēti uzliekam sev rāgus arī. Un ziemeļbriežu lēciens, skatieties. Šāds ir ziemeļbriežu lēciens. Aiziet ziemeļbrieži! Apkārt tik balts, nosniedzis sniegs. Super ziemeļbrieži, lecam, lecam, lecam! Eglīte stāv, acīs mirds prieks. Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs, es un plus. Atnāciet lūdzu, jaunais gads jau nāk. Eglītes maršu viens, atziņās prieks, satrautas sirds. Atziņās prieks, satrautas sirds. Eglīte prieks. Eglītes maršu viens, atziņās prieks, satrautas sirds. Atziņās prieks, satrautas sirds. Eglīte prieks. Super kolosāli! Aplausi, 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 aplausi! Visiem, kas piedalījās, tēti un mammas un bērni, omes un opi. Bet, kur tā man eglīte paliks? Pasūdi, jā? Labi. Ritīgi manī nav vajadzīgi. Man tomēr liela interese ir par lielo egli. Kāpēc eglīte nedeg? Kas būtu jādara, lai eglīte iedegtos? Nē! Es vienīgais zinu, kas prot aizdedzināt eglīti. Kā jūs domājat, kas tas ir, ko? Kurš tas ir? Tas ir ne vairāk, ne mazāk, kā Ikšķiles novada domas priekšsādātājs. Trapīju. Indulis Trapiņš. Super, aplausi Indulim! Labvakar, novadnieki, labvakar, novada bērni. Mēs salatā Ziemassvētku liecīti esam sagaidījuši, bet viņš bišķiņ mānījās, ka teica, ka tie brieži un tās kamanas ir gatavas. Var jau būt gatavas viņas ir, ja, bet tikai jau nezināt, kuru pusi braukt tām kamanām. Un jautājums, bērni, jūs dejoļus esat iemācījušies, lai dāvanas varētu saņemt? Vēl neesat, ja? Dziesmiņas. Bet laiks ir vēl. Laiks ir veselas 4 nedēļas no šodienas. Bet Ziemassvētku lecīs man pačukstēja, ka kaut kas ir jādara tādā kartē visā Latvijā, gan novados iezīmē vienu lietu. Ir galvenās egles novados, un ja tās eglītes nedegs, tad arī tas maršruts nebūs zināms un tās dāvanas uz Ikšķili nebrauks. Tā kā mēs visi kopā, ko mēs tagad darīsim? Iedegsim eglīti. Un ko mums tagad jāsaka? Lūdzu! Salat tēvam. Uz trešo, jā? Visi saucam kopā. Eglīte iedegsies. Vēlreiz, stiprāk. Eglīte iedegsies.
Es lūdzu, būšu priecīgs, es un atnāc